Agnese Zeltiņa pazīstam kā aktrisi un sabiedrības dāmu, taču nu jau pāris gadus viņas sirdslieta un darbs ir rotas lietu izgatavošana. Mans tētis ļoti gaidīja puiku, kurš varētu turpināt viņa arodu, juvelieru arodu. Un tad, kad es izaugu, tad mamma ar tēti sāka cīnīties, jo mamma vēlējās, lai es būtu teātrī, tētis savukārt vēlējās, lai es turpinu šo te viņa arodu. Un dzīvē sagrozījās tā, ka vispirms es sekoju pa mammas pēdām un kļuvu par aktrisi. Un tagad uz dzīves otro pusi ir atvērusies brīnišķīga iespēja mazliet arī tā kā pateikties tētim. Viss sākās ar nejaušu gadījumu, pareizāk sakot negadījumu. Kādu dienu Itālijā laupītāji atstāja Agnesi bez viņas skaistajām rotas lietām. Taču Itālija iedvesmoja mākslinieci radīt savas unikālās rotas. Itālija fantastiska zeme, bet tas, ko es redzēju Sicīlijā, krāsas, augļi, ziedi, arhitektūra, viss man kaut kā saslēdz galvā, ka tāda tipa kolekcija ir jābūt pirmajai. Lai rotas patiktu sievietēm Latvijā, tām vajadzēja kļūt mazliet piezemētākām un, ejot laikam, Agnese savu rotu stilu mazliet mainījusi. Kā vispār pieredze un man pētījumi rādas ļoti pētu tirgu un skatos, kādas ir tendences, tad latvietēm ļoti patīk melns. Rotu meistari novērojas, ka vispieprasītākās ir tieši melnas, bežīgos un smilšu toņos, brūnos toņos un baltās pērļu rotas lietas, jo tās iespējams kombinēt ar dažādiem apģērbiem un stiliem. Idejiski es saprotu, kāda viņa būs, vai viņa būs ar medaljoniem, vai viņa būs uzvērta, vai viņas būs ķēdes, kas būs savienotas sudrabā vai zelta krāsas ķēdēs, ja, kuras es pati visu atlasu Itālijai. Mazos Itālijas veikaliņos un akmeņu apstrādes fabrikās tiek iegādātas visas rotas lietu detaļas, ķēdītes, pērlītes, starplikas un citi nieciņi. Es strādāju tikai ar tiem akmeņiem, kas man pašai patīk. Tas ir ahāts, tas ir malahīts, tas ir tirkijs, tas ir kristāli, tas ir stikls, tas ir stikla pērles, dabīgās upes pērles un kaut kas tāds, ko es sajūtu. Tā kā aktieriem Holivudā A, B un C kategorija, tāpat akmeņu apstrādē, slīpēšanā ar A, B un C. Kad vajadzīgie materiāli iegādāti, Agnese rotu idejas vispirms uzzīmē. Piemēram, to līniju redzu galvā. Piemēram, šī te kolekcija, kas būs tagad izlaidumiem, viņa saucās Fiorella, viņa būs viss ar ziediem. Tie būs kristāla ziedi, kuri būs iemaksēti šādi te iekšā dabīgajā akmentiņā, vai nu tas būs melns vai fuksijas krāsā, vai es likšu arī mazliet gaiši zaļo. Šī ir atkal vienkāršāka. Šeit būs tikai melns ahāts 8 mm, tas ir ļoti svarīgi vienmēr zināt visu akmeņu milimetrus, un te būs starplikas ar tādiem piekariņiem gaiši ziliem. Man ir grūti skaidrot meistaram, es labāk visu to savaru pati, bet skice ir man zināšanai. Ir rotas, kuru veidošana prasa komplicētu darbu, tas ir iestrādāšana ķēdēs, un tad tās es nevaru savērt. Bet visu, kas ir uzvarams, piemēram, vienā rindā, ja? Piemēram, pērles vai viena akmeņu rinda ar visādām starplikām, ar kristāliem, to es daru pati. Bet man tā vēršana ir pilnīgais. Es dažreiz vienkārši aizvaros tā, kad līdz 4 naktī, kas no rīta vispār netieku vaļā. Tā tas ir iesākumam. Te mēs vēl neliksim puķīti. Puķītis mums nāks uz to rotas centrālo daļu, ja? Bet es šo te centru taisīšu visu ar puķītēm, lai viņš mirguļos tās skaistās kleitas. Bet es, kā jau minēju, ļoti vēlos, saglabājot to kaut kādu īpašu atšķirības zīmi, taisīt tomēr vienkāršas ikdienas rotas. Šobrīd top Agneses Zeltiņas 13. rotu kolekcija Fiorella, kas paredzēta izlaidumiem. Man tas ļoti iedvesmo, jo es varu strādāt ar materiāliem, kas nav tādām zolīdām sievietēm, kas ir smagi akmeņi, bet, piemēram, kaut ko vieglāku, izmantot daudz kristāliņus, svarovski elementus, izmantot stiklu, kas man ļoti patīk, kas piešķir rotām irdzumu. Un tad meistars paņems visu, nostiprinās, lai tas būtu cieši un labi sataisīts kvalitatīvi. Uzliks pakaviņu, uzliks spiedīti, uzliks riņķīti, uzliks aplīti un ķēdīti un piekārs galā akmentiņu, un tad tas būs gatavs valkāšanai. Es esmu par to domājis, piemēram, kas ir tās sievietes, kas pērk Solstone rotas, un es esmu atradusi atbildi, ka tā ir tāda enerģiska, drosmīga sieviete vecumā no 30 līdz pat 50 un 60 gadiem, kas nebaidās izcelties, jo rotas nav ļoti tādas nepamanāmas. Tur vajag diezgan liela atļaušanās, lai vienmēr uzliktu kaut ko šādu, bet man ir liels prieks, ka
ka tas notiek. Bet, ja kāda rotas lieta apnikusi, tad aktrise iesaka to uz laiku nolikt tālākā kārbiņā atpūsties un pēc tam valkāt to ar jaunu enerģiju.